Lai gan uz lielām Ziemassvētku dāvanām šogad droši vien varam necerēt, šķiet valstī svētki nemaz nebūs tik pelēki, jo nodokļu iekasēšana sokas labi un budžeta ieņēmuma plāns joprojām ir pārpildīts. Novembrī valsts ieņēmuma dienests nedaudz atpaliekot no plānotā iekasējis 285 miljonus latu, plānu izpildot par 96,5%. Taču kopumā 11 mēnešos valsts ieņēmumi ir 3,3 miljārdi, kas ir par 1,7% vairāk nekā plānots. Īpaši labi veicies ar uzņēmumu ienākumu nodokļu iekasēšanu. Ienākumi 3 reizes pārsnieguši cerēto. Tās gan ir saistāms ar ļoti piesardzīgajām prognozēm. Arī pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi ir teju tādi kā plānots. Akcijas nodoklis iekasēts 95% apjomā no plānotā, gan alkoholisko dzērienu, gan alus un tabakas akcijas ieņēmumi pārsnieguši prognozes. Nedaudz no plāna atpaliek ieņēmumi no naftas akcijas un azartspēļu nodokļu. 3 reizes lielāku ienākumu gūti arī no dabas resursu nodokļu, savukārt iedzīvotāju ienākumu nodoklis maksāts teju kā gaidīts. Sarēķinot visus valsts saimniecības ienākumus un izdevumus, protams, redzams, ka joprojām dzīvojam pāri saviem līdzekļiem. Valsts konsolidētā budžeta deficīts novembrī bija 102 miljoni latu, bet 11 mēnešos tas sasniedzis 515 miljonus latu. Cipari, protams, ir diezgan patīkami un iepriecinoši, bet sakiet, vai šie labie cipari un šie labie rezultāti, kas šogad ir, tagad mēs runājam par to, ka budžets 2. lasījumā tūlīt tiks pieņemts, nesagraus šos labos ciparus un labo šo, teiksim, tādu cerību staru, nākamajā gadā nodokļi paaugstināsies un tā tālāk un tā joprojām. Tieši otrādi. Es gribētu teikt, ka budžeta apstiprināšana būs tāds fināla vēstījums, ziņa starptautiskiem finanšu tirgiem, mūsu investoriem, mūsu aizdevējiem par to, ka Latvija ir principā izgājusi no tās grūtās situācijas, ka Latvijā radās 2 gadus atpakaļ. Tad tā ir pirmā ziņa, ko tas mums dod it kā. Ja mēs raugamies dziļāk šajos skaitļos, ko jūs rādījāt, tad Latvija pēdējos 2 gados izvilcis eksports. Eksports mums raudas ļoti, ļoti nozīmīgi. Atsevišķās sektoros mums šis gads ir bijis pat veiksmīgākais, teiksim, gads vispār pēc neatkarīgas atjaunošanas. Un jāsaka, ka lai eksporta tirgos mēs būtu konkurētspējīgi, šie signāli ļoti, ļoti nozīmīgi. Pie katras izmaiņas nestabilitātes mūsu kredītreitingu pasliktinās, kas dod uzņēmējiem krietni pasliktinājumu, piemēram, bankās un tā tālāk. Es jau saprotu jūsu vēstījumu, tas ir, teiksim, lielajos makroekonomikas, teiksim, ciparos un rādīt. Bet tas skar katru uzņēmēju. Es jums tagad paskatieties, šodien Leta publicēja, katrs 5. Latvijas iedzīvotājs tikai uzskata, ka valdība strādā pareizi un labi. Tas ir 20%. Tā ir Latvijas tradīcija. Manuprāt, pēdējos 10 gadus sabiedrība nav ticējusi valdībai, un arī šobrīd tās izmaiņas nav tik straujas nākas, kā mums gribētos. Piemēram, šodien es nākot uz televīziju izlasīju Leta ziņu, ka ir šodien sasniegts jauns benzīna cenu rekords. Ja tas arī turpinās nākamajā gadā, vai tas tomēr arī nemazinās mūsu uzņēmē darbību? Taču jūs pats labi ziniet, ka būs dārgāks benzīns, to cenu ieliks visā tajā preču cenā, kur jau tā būs PVN lielāks. Un kritīsies visu, un šie skaitļi, kas ir prognozēti, var nepiepildīties. Benzīna cena nekādā veidā šobrīd nav atkarīga no Latvijas valsts, ņemot vērā to, ka tās akcijas nodokļu likmes, kas attiecināts uz benzīnu un degvielu, netiek mainīts. Līdz ar to tas, kāpēc cena šobrīd palielinās, ir galvenokārt no sliktās klimatiskās situācijas Eiropā, no eiro un ASV dolāra attiecībām un no nelielā naftas cenu pieauguma. Tad, principā, tas ir tādas globālas izmaiņas konkrētajā brīdī. Jā, bet viņš jau spēlē uz ekonomiku. Jā, bet tas mūsu konkurētspēju nepasliktina. Līdz ar to šādas izmaiņas ir pilnīgi visās valstīs, kura vispār lieto, teiksim, bet iekšējā patēriņa? Iekšējā patēriņā, protams, tas ir katram cilvēkam grūstās vairāk, bet, diemžēl, jāsaka, ka šeit no Latvijas valdībā nav ne mazākās iespējas to kaut kādā veidā ietekmēt. Žēl, protams. Sakiet, vai jūs varat apstiprināt vai noliegt informāciju, kas ir mūsu rīcībā, ja mēs runājam par starptautiskiem aizdevējiem, tad šajās nepubliskotajās sarunās ir bijuši tāda vienošanās, ka apmaiņai pret iemaksām 2. pensiju līmenī tiem aizdevēji ir mums ļāvuši samazināt budžetā mazāk to ciparu,
tas cipars ir mazāks. Bet kas ir pats svarīgākais, ka Eiropas Savienība mums nākamgad šajā sakarībā, ko mēs tās iemaksas atstājām otrajā pensiju līmenī, iedos diezgan lielas naudiņas, un kuras izmantot nebūs vajadzīgs līdzfinansējums. Es varu apstiprināt tikai daļu no jūsu apgalvojuma. Protams, šeit nav nekāda vienošanās, bet tas, ka Latvijai nākamgad būs pieejams vairāk nekā 300 miljonu latu priekš Eiropas fondu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, tas ir fakts, ņemot vērā to līkni, kad nākamgad tieši lielie kohēzijas projekti varētu uzņemt lielus apgriezienus, proti Latvijas ekonomikā caur struktūru fondiem kopā ar priekšfinansējumu un Eiropas naudu mēs varētu iegūt tādu kā lielu izrāvienu, kas tālāk, protams, atainojas, atsaucās arī ekonomikā, tautsēmniecība gan nodokļu veidā, gan darba algu veidā. Un jāsaka, ka šis tiešām ir tās ļoti būtisks panākums, manuprāt, ņemot vērā to, ka Eiropas struktūra fondi, diemžēl, ir vienīgais līdzeklis, lai ekonomika tiktu sildīta un attīstīta. Bet respektīvi, tad kaut kādu cepumu par to, ka mēs to otro pensiju līmeni atstājam, viņi tā kā neiedeva aizdevēji? Nē, otrais pensiju līmenis joprojām mums ir tā kā atstāts konsolidācijas paketē. Tas, ka viņš šobrīd vēl nav atzīts kā efektīvs ilgtermiņā pasākums, tas ir fakts. Te gan jāsaka, ka piekdien Eiropas padomē, kas ir Eiropas valsts ministru prezidenta augstlīmeņa tikšanās, par šo tēmu tiks runāts. Un Latvija nav vienīgā, kur uzskata, ka krīzes laikā šie pensiju fondi, šie otrā līmeņa pensiju fondi, nav uzstājami kā tāds obligāts valsts izpildāms finanšu rādītājs mehānisms. Tad to, cik man zināms, vismaz 6 valstis iestāsies par to, lai pasākumu varētu tikt tomēr ietvērt konsolidāciju. Arī visu Eiropas stabilitāti. Bet visbeidzot, mēs vēl par Krievijas tēmu, kas arī jums būs tuliņ aktuāli, brauksiet uz turieni. Vai, teiksim tā, kā iespējamās investīcijas, kuras mēs arī gribam, un arī no Krievijas gal galā viņas nāk, un nebūtu nemaz tik mazas vēl joprojām. Vai šī lielā Krievijas investīcija ienākšana Latvijas tirgū, kaut vai potenciālā, bet jau esošā, neapdraud mūsu ar ekonomisko neatkarību? Piemēram, zemes uzpērk krievu cilvēki, krievu biznesmeņi, krievu biznesu, mājas, zemes, beigās sanāks tā, ka, un tad jau viņi varēs savu ekonomiku, kā tas bieži vien notiek Krievijā, arī politiku diktēt. Šobrīd nav ne mazākā pamata domāt, ka no Krievu puses, teiksim, šis investīcija apjoms būtu kaut kādā veidā disproporcionāls pret citām valstīm. Ja mēs raugamies zemes īpašnieks, kas ir lauksaimniecības zemes, tad daudz vairāk procentuāli šīs zemes pieder tieši rietumu Eiropas Savienības valstu kompānijām vai kompānijām, kur ir liela daļa, teiksim, īpatsvarā. Tas, kas no Krievijas nedaudz parādās, uzsver nedaudz, tur nav pārmērīgas aktivitātes, ir atsevišķi īpašumu pirkšana Rīgā vai Jūrmalā. Tie ir dzīvokļi, tie varbūt tas ir kāds zemes gabali, bet šobrīd īstenībā mēs nevaram priecāties par lielu investīciju plūsmu no Krievijas. Un arī baidīties no iemesla. Un arī baidīties no tā. Tāpēc es domāju, ka šī vizīte tiešām arī varētu būt tāds kā iedvesmojošs faktors, varbūt tomēr arī Krievijas biznesam vairāk raudzīties Latvijas virzienā, raudzīties savstarpēji izdevīga biznesa projekta attīstības virzienā, un šeit pagaidām nav mazākā pamata domāt, ka tas varētu izraisīt kāds politisks tālējošs seks. Paldies, es jums teikšu par to, ka atnācāt šovakar uz mūsu studiju, lai jums ir veiksmīga vizīte, un lai tad arī būtu šī ekonomiskā un juridiskā bāze abu valstu turpmākajām juridiski sakārtotajām attiecībām, kas varētu būt arī šajā vizītē jau diezgan daudz izdarīts. Paldies. Paldies jums. Lai veicas. Ekonomikas ministrs Arts Kampars bija mūsu studijā.